Labrīt! Jā, vēl viens vlogs. Jā, atkal pēc ļoti liela pārtraukuma. Man kā vienmēr nesanāk. Bet ir ļoti daudz jaunumi, tāpēc mēs dosimies uz stalli. Šobrīd ir 9 no rīta un sāksim savu dienu. Var redzēt, man liekas, ka es vēl neesmu pamodusies. Tā kā man ir jāpamostas, jāsaģērbies un mēs braucam. Tā kā kamēr mana mašīna sildās, es varu ar jums parunāties. Baigies jautājums, cik biezi jūs ģērbjaties ziemā? Jo tā kā ziema sākās tikai svētdien, un man ir biezās zeģbikses, tā kā ar flīsu iekšā bikses. Tad man ir krekls, un šis džemperis, kas ir tā kā no vilnas, viņš ir ļoti biezs un silts. Kad būs augstāk, man būs vēl viens džemperis. Un tad jakas, biezas cepures. Īsāk sakot, es ģērbjos ļoti silti. Man ir pasūtīta vēl tāda ļoti bieza, gara ziemas jaka, bet viņa vēl nav atnākusi. Tā kā gaidam. Pagaidām es iztieku ar mazajām, bet arī pagaidām nav tik augsti. Maksimums vienu dienu bija te -6, kaut kas tam līdzīgs. Kaut kas bija kaut kad jautājis, tā kā man ar to aizmirsties, mežināties. Man tas kokosriekstu sprejs, ko es jums sen atpakaļ rādīju, viņš ir beidzies, un tagad man ir bēra vanilla. Vaniļas sprejs. Arī man mamma uzdāvināja 3 pudeles ar viņu. Vienas es uzdāvināju draudzenei, man ir 2, tā kā arī jāizlieto. Labrīt, zirgi! Čau, grifīti! Čau, Rēta! Čau, grifa! Un tur ir mūsu jaunais zirdziņš, par ko es jums izstāstīšu nedaudz vēlāk. Bet ko es gribēju parādīt? Ziniet, kas ir slikti, kad ir kaķis stallī? Viņš vienmēr miskasti izārlida. Rīts sākas nevis ar zirgu vešanu, bet ar miskastas kārtošanu. Ejam ārā, rekuretiņa, grifītis. Šodien nav silti. Labi, ir -2 grādi, bet ir kaut kāds vējš laikam. Man ir augsti. Grifītim ir sēdziņa, Retai nekā nav. Jo Reta man arī neko nedara, viņai tā spalva ir liela. Es viņai uzlikšu segu pie kaut kādiem -5 grādiem, bet šobrīd nē. Bet grifītis gan mums ir princese. Reku Donna un Aleksa mūs jau sagaida. Grifons un Retiņa izgāja ēst. Viņiem ziemā ir barotava, tas ir tā kā baigi forši, jo siens nezūd, tad viņi tur piekakā, piečurā to sienu, pēc tam paši nēd. Bet reku meitenes. Jāielej ūdens, un tad aiziesim pēc kasijas. Lai gan ir -2 grādi, no šīs trubas ūdens joprojām tek, un tad man paliek vienkārši spaini aiznest zirgiem uz dzirdni. Tur jau Aleksa ar Donnu kašķējas un dzer. Grifons ar Retiņu ēt. Un es nesīšu ūdeni. Donna mums iet uz stalli, jo Donnai tagad būs treniņš. Un plusā viņa nesadzīvo man ar kasiju, tāpēc Donna pa dienu tiek likvidēta. Un Donna un Aleksa pa nakti dzīvo ārā. Viņām viss ir kārtībā, šis gan ir viņu pagaidu nakts aploks, viņiem būs cits aploks, bet kamēr mēs neesam uztaisījuši to nakts aploku, tad Donna un Aleksa tur dzīvojas pa nakti, bet Donna pa dienu iet iekšā, jo viņa uzbruk kasijai. Šis ir mans jaunais zirdziņš, kasītis, viņa jau grib ārā. Viņa pagaidām man gāja ar Limeratas rezerves apaušiem, bet man vakar atnāca jauni apauši. Lūk, šādi te. Viņai lavandas krāsā, redzēsim, vai viņai derēs, jo man liekas, ka viņi ir nedaudz lieli, bet te jau redzēs, viņai nav maza galva. Krāsu izvēlējās Valdis. Tā kā šo krāsa ir pateicoties Valdim, bet man liekas, viņai ļoti piestāvēs. Kas viņam pacietības nav, tāpēc, ka viņa grib iet ārā, viņa kā 2 gadus jauna ķēvīta, bet apauši viņai der uz mazāko caurumiņu. Pašu ciešāko šeit. Bet dar? Labi, kas ir pagaidi? Mēs tūlīt iesim. Un izskatās arī smuki. Kasītis mums ir jaunpienācējs. Mans jaunais zirdziņš.
Viņa vēl ir pavisam maziņa, viņa ir 2 gadiņi. Jā, tad, kad es strādāju tajā riebiņu zirgaudzētavā, es varu teikt, viņai pieņēmu dzemdības. Jā. Baidās bēbis no visādām kustībām. Un man viņa šausmīgi patika. Līdz ar to tagad viņa ir mana. Jā, mans mazais zirgs. Vēl viens jauns zirgs, ko es nopērku. Nu, lūk, visi 4 zirgi ēd brokastis. Šie 4 kasīti jau ir pieņēmuši. Protams, ik pa brīdim kāds kādu padzenā, bet tas ir pilnībā normāli. Jā, vēl pieliešu viņiem dzert, un tad iesim jāt Donnu. Tā ka es nedaudz pakrāpšos. Jūs neesat taisni. Tāpēc, ka ir novembris, un es domāju, ka ļoti daudz no jums zina, kas ir novembrī. Novembrī mums ir bezkāpšļu treniņi, kad mēs jājam bez kāpšļiem. Var arī redzēt, segliem nav kāpšļu. Bet šodien krāpšos. Es pielikšu kāpšļus. Kāpēc? Īstībā ļoti vienkārši. Pirmkārt, man ir liela pieredze. Un tas ir vairāk, ja skatās manās meitenes, kas pie manis strādājas. Un tagad viņām būs, bet Madara, kāpēc? Un tad es varu pateikt, kāpēc. Tāpēc, ka man ir lielāka pieredze nekā jums. Un otrais, es šodien centīšos salabot zirgu. Tāpēc, ka Donna mums pēdējā laikā uzvedas nepārāk labi. Nu, tieši jāšanas ziņā. Un tad ķeras klāt treneris, kuram zirgs ir jāsalabo. Diemžēl tāda ir mūsu dzīve, kā treneriem. Ja es varētu dabūt to kāpšu siksnu iekšā, es vispār būtu ļoti, ļoti priecīga. Bet ar jauniem segliem ir kā ir, un tās kāpšu siksnas nevienmēr grib iet tur, kur viņām ir jāiet. Bet neko, dabūju iekšā. Tagad tikai vajag spēku, lai izrautu viņu. Nu, lūk, kaut kā šādi. Es neatceros, uz kuriem caurumiem man ir. Uz Donnas segliem varētu būt uz. Tā 5, 6, 7, 8, 9 cauruma. Bet varbūt arī uz 8. Man pēc tam būs jāuzkāp un jāpaskatās. Un tagad raujam otru siksnu. Jauni segli. Sarežģīta situācija. Labi. Šito mēs izrausim, tagad segli būs uz Donnas. Donna mums ir maza skaistula, ļoti smuka ķēve, bet ļoti temperamentīga. Teiksim tā, viņa nav vienkārši jājama. Liekas tie braucamie, kas tad tur? Braucamais. Nē, braucamie es teiktu, ka pat ir cirreiz grūtāk jājam nekā sportinieki. Viņiem ir sava galva. Es teiktu, viņi ir gudrāki nekā sporta zirgi. Gudrāki ar to, ka nevis viņi velta savu galvu, lai strādātu, viņi velta savu galvu, lai visādi izdomātu lietas, kurām pat nevajadzētu eksistēt darbā. Vilkšana ārā no aplokiem, no laukumiem, kāju maiņa lēkšos, vienkārši iet voltā un pārmaina kāju speciāli, jo viņa zina, uz kuru kāju ir jālēkšo. Visādi šitādi aizvilkšana prom. Jā. Viņai nav grūti to visu izdarīt, viņa vienkārši negrib to darīt, tāpēc viņa izdomā visādas lietas. Bet tā viņa ir forši zirgi. Tā Donna mums ir sasagota, tagad ir laiks apģērbties man pašai. Kad ir mīnus grādi, tad baigi negribas pārģērbt kurpes, īpaši stallī. Tāpēc, ka ir mīnus grādi un tās kurpes ir augstas un tad pēdiņām ir augsti. Bet, neko. Ko es to daru? Runājos ar jums un aizmirstu, kura kāja. Jā. Un arī vajadzētu
pasmērēt manus treniņa krāgas un zābaciņus. Bet kā jau īstens jātnieks, man liekas, mēs ļoti reti smērējam treniņu krāgas un treniņu zābaciņus. Sacensību, jā, tie man tiek smērēti visu laiku. Tie man ir skaisti un forši, bet treniņu gan es tā netik uzmanīgi attiecos. Un tad par galvu, ko es lieku galvā, protams, ka ķiveri, jo bez ķiveres mēs nevaram, bet, lai nesaltu ausis, es lieku tādu, viņš nav ausu sildītājs, bet vismaz tām ausīm ir siltāk, jo zem ķiveres cepuri es nelieku, un es neiesaku arī jums likt, jo ir visādi gadījumi man redzēti, ka tā cepura nošļūkst, un tad ir jātniekam uz acīm, un jātnieks, respektīvi, neko nevar izdarīt tajā brīdī ar zirgu. Tādi gadījumi manā pieredzē ir bijuši. Un, jā, tāpēc, lai nesaltu ausis, es lieku šādu te. Vēl ko var likt, ir slēpotāju tādas kā cepures maskas. Viņas pilnīgi liekas ap visu galvu un vēl sec kaklu. Tā kā tādas arī var likt. Ok, ejam jāt. Nu ko, es esmu jau uz Donnas, mēs iesoļojamies. Nevarēšu nofilmēt treniņu, jo es negribu augstumā atstāt savu telefonu kaut kur ārā. Un nav neviena šobrīd, kas varētu man nofilmēt. Tāpēc vienkārši jums izstāstīšu, principā mēs nebūs ilgs treniņš, vismaz pēc plāna, ja viss ies labi. Un man tik tiešām vienkārši vajag viņu pamīkstināt. Tas nozīmē, ka vairāk būs solīši, būs lēni riksīši, par lēkšiem skatīsimies. Iespējams arī lēkši, tāpēc, ka viņa ceļas uz tās nepareizās kājas bieži vien, viņa ceļas uz pareizās tikai tajā stūrī, kas arī nav pārāk labi. Ja viņi tomēr man ir domāts kā bērnu iesācēju zirgs, un tie bērni nevienmēr prot to zirgu salikt tā, lai tas zirgs paceļas. Un tad, kad es viņu pastrādāju, tad pēc tam viņa ceļas tā kā diezgan labi. Tā kā, jā, pamēģināsim šodien to pastrādāt. Paskatīsimies, kā mums ies, jo laukums mums ir sasalis, bet es teiktu ne ļoti. Jo var redzēt, ka pēdas tiek iemīcītas, visstrakāk būs tur, jo tur mums nav ierakta melorācija, kā jau es jums biju teikusi, un tur bieži vien krājas mitrums, un arī pirms mēs līdzinājām laukumu, jo laukums mums ir nolīdzināts. Tad šeit, tieši, kur mēs tagad ar Donu esam, bija peļķe, un tad tā peļķe šobrīd ir aizsalusi, un viņa nav tāda laba. Bet labi, te jau redzēs. Rīkšos mēs pabeidzām slīdāt, nekur neslīt. Un Dons ir superīgi, viņa grib strādāt kaut ko vairāk, viņa gan ir šausmīgi cieta uz roku, tas ir šausmas, es jau jūtu, kā man visas rokas vienkārši vibrē, tāpēc, ka ir grūti, bet neko, pastrādājām, superīgs zirgs, viņai ļoti patīk strādāt. Tas Donnai ir milzīgs plus, ka viņai ļoti, ļoti patīk strādāt. Šī tik strādīgas zirgos, man liekas, nekad dzīvē neesmu sastapusi, kas pilnīgi, ja viņai izkrīt kāds treniņš, viņa dusmojas, viņa ir monstrs, viņai nevar būt vairāk par 2 brīvdienām, nevar. Ja viņai ir, piemēram, 3 brīvdienas, viņa pēc tam būs vienkārši briesmonis, viņa nevarēs neapstādināt neko darīt. Bet jā, šodien tiešām ļoti, ļoti forši. Pamēģināsim vēl leksīšus pamocīt un pārējas, tāpēc, ka sīkie nevar viņu īsti pārvest tur no rikšiem uz soļiem, piemēram. Man gan viņa tā diezgan stabili pārgāja. Varbūt pirmā reize bija tāda, cietāka viņa bija, bet pēdējās reizes vienkārši perfekti. Pabeidz lēkšus pirmajā virzienā un uzmanāt, kurš mani pameta. Donsis 2 reizes uzmeta pakaļu. Bet tas nebija agresīvi, tas bija tā kā, jēj, lēkši! Es pilnīgi šokā biju.
Bet meitenei patīk strādāt. Un ir arī ļoti svarīgi kā jātniekam saprast, vai zirgs tevi met ar agresiju, ar sāpēm vai ar prieku. Un Donna mani šodien, viņa nesvieda tā, ka viņa gribēja, lai es nokrītu. Viņa, kā zirgs aplokā, piemēram, jēj! Un tāpat viņai bija tāds, jēj, aiziet! Un jā, es biju šokā. Es joprojām esmu. Īsnībā es jau pabeidzu treniņu, bet Donna man nevienā, ne otrā virzienā nepacēlās uz nepareizās kājas lēkšos. Tā kā es to ņemšu vērā un domāšu, ka visticamāk tur ir bērnu vaina, nevis zirga vaina. Protams, labi. Es viņu arī rikšos kārtīgi izstrādāju, pirms es cēlu lēkšos. Līdz ar to tur vēl tas var būt. Bet, jā, man patīk vajāt bērnu zirgus, jo tad es zinu, ko bērniem ir jāliek darīt. Un arī es ceru, ka jūs arī savus zirdziņus atsoļojat ar sedziņu. Jo zirgam šeit ir nieres, un zirgs var atsaldēt savas nieres, ja viņš ir sasvīdis, un pēc tam jūs soļojat bez segas. Tā kā jā, obligāti liekam flīsa sedziņu atsoļojoties, un arī pēc tam boksī uz pusstundu atstājam zirgu ar sedziņu. Tā, tagad, kamēr Donna stāv ar sedziņu, es ātri iztīrīšu Grifona boksi, var redzēt, ka ir ziema, ja zirgi ir ilgi. Iekšā milzīgs kaku čupa. Grifons saplēsa savu barotavu. Malacis, bet es pasūtīju jaunas. Lūk, šādas te skaistas violetas būs viņam. Un limeratai ar cerību, ka limerata tomēr ir pieaugusi un vairāk neplēsīs man barotavu. 1, 2, 3 un boksis ir tīrs. Man tas prasīja 10 minūtes. Labi, siens vēl nav salikts, bet viss pārējais ir izdarīts. Tagad aiznesīšu Donnas inventāru, un tad mēs Donnu aizdīsim prom no šejienes, un es jums parādīšu, uz kurieni viņa man ies. Lūk, Donna man staigā fermā šobrīd, bet viņa ir ierobežota, tā kā tur ir, un šeit ir tie metāla režģi, un tad te viņa dzīvojas. Ragu viņai siena, cik uziet, dzert viņai arī ir. Tur ir loks, pa kuru viņa iet skatīties, kas ārā notiek. Un jā, šeit Donna pavada dienu. Man arī šausmīgi patīk, ka viņa šeit ir, jo šis atgādina kaut kādus tos lielos, krutos staļļus, teiksim tā nevis sporta, bet tieši audzētavu tipa staļļus, jo viņiem ir, ka ir šāds te, un tad šeit nav siena, tad tā kā zirgi iet ārā. Un tad viņi šeit nāk paēst, patusēt, un tad viņi atkal iet ārā, jo te nekā nav, nekāda nožogojuma. Un tad zirgi šādi tad tusē, un beig patīk, ka Donna šeit ir, jo man atgādina kaut kādu milzīgu audzētavu vaibu. Tā labi, braukšu pusdienās, jo ir jau 12, un tad diezgan ātri mēs būsim atpakaļ. Tā, esmu atpakaļ no pusdienām. Tagad iesim pēc kasītes. Gribu viņai pamācīt iet kordiņā nedaudz, un tā paņemties ar viņu. Bet redzēsim, kā ies. Tad, kad es braucu garām ar mašīnu, man no tāluma likās, ka Aleksa nav aplokā. Tā kā aiziesim paskatīties, es ļoti ceru, ka man tā tikai izlikās. Nē, paldies Dievam, visi zirgi ir aplokos, vienkārši Aleksa bija piegājusi pie paša žoga, un tāpēc man likās, ka viņa nav aplokā, bet nē, viss ir kārtībā. Es atkal leju zirgiem ūdeni, Grifons atnāca padzerties. Ķēvītas tur meklē zālīti, kasis tur ēd sienu. Tā kā visi ir laimīgi. Jūs paskatāties, kāda skaistule. Kāda skaista meitene, jā. Ar saviem jaunajiem apaušiem viņai ļoti piestāv. Ļoti tiešām skaisti. Kasīt ievadu pagaidām Limeratas boksī, jo viņas boksī ir tačka un Grifona boksis ir tīrs. Es negribu, lai viņa tur piečurā vai piekakā. Jā, arī par to, kā mēs kordoties mācīsimies. Tas viss ir pagaidām caur spēlēm. Tas nav, ka es viņu lieku tur slodzē vai kaut kas tāds. Nē, man vajag, lai viņa saprot to principu, ka viņa ir pie gara striķa. Jo šobrīd viņa to īsti nesaprot. Viņa man vakar, piemēram, mēs arī kordojāmies, viņa izrāvās, bet, viņa nekrīt panikā, tas ir labi. Viņa arī čurā tagad, tā kā ļoti labi, ka es viņu neievadu Grifona boksī. Tā kā, jā, tas viss ir caur spēlēm šobrīd. Es pamēģināšu telefonu nolikt uz statīva, jums kaut ko nofilmēt. Un jā, te jau redzēs, kā ies.
Nu, kaut kā šādi, viss caur spēlēm, caur tādiem maziem noteikumiem, bet ja viņa... Jā. Bet ja viņa kaut ko dara, es viņai ļauju pacelties riksītī, es viņai ļauju tur pacelties lēksītī. Tikai, viņai ir jāiet paplīti, es viņai neļauju neiet paplīti. Nu, tādas mazas spēlītes, mazas lietiņas, bet ķēve mācās, un viņa ir gudra. Otra lieta, pie kā es viņu radinu, ir segas. Jo viņai ir jāpierod pie segām, segas būs daudz un dažādas. Bet šobrīd, sākam ar flīsas segu. Ai, kāda skaista! Opā! Laba! Laba mazītiņa meitene, Neaiztiekam. Ui, kāda laba, kāda drosmīga! Jo, es tev aiztaisīšu viņu, ja? Tad tu te varēsi pastaigāt. Padomāt par dzīvi. Vairāks tev stiprāk netaisīšu ciet. Jā. Labs pēc. Tagad, kamēr Kasija pastāvēs kādu laiciņu ar sedziņu, es iztīrīšu Kasijas boksi un droši vien arī Limeratas boksi, jo man tūlīt ir jāvet iekšā Grifons un Aleksa, jo viņiem būs stradiņš. Tā Kasītai boksis ir tīrs, es jau ielaidu viņu savā boksī. Palika Limeratas boksis, un šitā būs šausmīgi grūti, jo te gan Donna piečurāja piekakāja, gan Limerata, protams, loģiski, un Kasija vēl. Tā kā šis būs traks boksis. Ar baigo skriešanu visu cenšos paspēt. Es tagad vedu Grifonu un Aleksu iekšā. Kasijas jau ir tur ar Limeratu kopā, un bokšus es iztīrīju. Man tikai palika ūdenis salikt, un vakariņas zirgiem uztaisīt. Jā, ievedīšu manus skoliņas zirdziņus, tāpēc, ka treniņi jau notiek 2:30, un 3:40 jau saule riet un sāk tumst. Līdz ar to, mums visu vajag paspēt izdarīt, un tad, lai vienkārši meitenēm ir ātrāk, ka viņas atbrauc, viņām paliek tikai inventāru sanest un zirgus apseglot, tad es ievedu zirgus viņu vietā. Nu, visu paspēju izdarīt. Meitenes tikko atbrauc, viņas aizgāja jau pēc inventāra. Zirgi ēti, ir ievesti, ūdens ielēts, tā kā visu paspēju līdz beigām. Nu, tagad sāksim treniņu. Meitenes treniņā. Mums tas sniegs. Abas divas bez kāpšļiem strādā, jo ir novembris. Tur ir traktors. Nezinu, ko viņš dara braukājas. Bet, treniņi notiek. Nu, meitenes jau atsoļojas, kamēr viņas atsoļojas, es atnācu uztaisīt zirgiem vakariņas. Jau sāk palikt lēnām tumšāks un tumšāks, lai gan saule, man liekas, vēl nav īsti norietējusi, bet tūlīt rietēs. Līdz ar to, mums ir jāpaspēj nolikt zirgi. Aleksai ir jāpaspēj pusstunda pastāvēt, pirms viņa drīkst iet ārā. Un šodien viņa un Donna nakšņos man pa nakti ar segām, jo tomēr sniegs un sola, ka visu nakti sniks. Meitenes ir jau atpakaļ pēc treniņa. Dārta, kā tev gāja treniņā? Labi, es nosalu. Ir augsti. Vēl vējš šodien. Jā. Un sniegs acīs. Un sniegs, jā. Sniga. Kā bez kāpšļiem jāt? Man jau nav tik grūti, es jau pieradu. Tu jau esi uztrenējusi kājas, to var labi redzēt. Anna, kā tev gāja treniņā? Mani mīļākie treniņi bez kāpšļiem. Ļoti patīk, jā? Jā, es katru dienu gribētu. Nē, normāli, bet man nepatīk. Bez kāpšļiem, bet tā man patīk. Nenosali? Versiņa kājas. Jā. Meitenes tur aiziet ar Kasiju.
Atvedām Donnu, Limerata vēl gaida, tāpēc, ka meitenes tūlīt atvedīs Aleksu, un tad Limerata ies iekšā. Es tikmēr saliešu ūdeni. Jā, un Donna ir ar sedziņu. Kamēr es gaidu, kamēr spainis piepildās, Donna un Reta nevar dzīvi sadalīt. Labi, Donna tur tagad vārtās, protams, bet pirms tam viņas kašķējās un jā. Bet nu neko, lai pakašķējas ķēves. Laimīgas meitenes. Labi, ir jau 4:30. Mašīnā es esmu, jo ir diezgan tumšs ārā. Aizbrauksim pasildīties. Un tad jā, 6 atbrauksim barot zirgus. Zirdziņā ēt vakariņas no savām jaunajām barotavām. Labi, tikai Grifons. Tūlīt iedosim arī Retiņai. Jo Retiņai arī no viņas jaunās barotavas. Reta, tu tikai neiznīcini. Nu, sniedziņš ir piesniedzis tā labi. Jā, ir kaut kāda, es teiktu, 2-3 centimetri piesniguši. Mašīna visa sniegā, tā kā jā, sniedziņš krīt. Tā nu viss zirdziņi pavaroti, visiem vakariņas iedotas, un ar to es arī beigšu šo vlogu, ko jūs tik ilgi gaidījāt. Tā kā jā, paldies, ka noskatījāt šo video, neaizmirst uzspiest laiku un ieraksti kaut ko komentārā, lai man ir vieglākas sirds un lai es gribu filmēt vēl video. Viss ir no jums atkarīgs. Tā kā labi, mīļie! Atā!